Madarai ir 17 gadu, viņa mācās 12. klasē un reizi nav apmeklējusi solāriju. Mans ādas tips neatļauj apmeklēt solārijas, man pārāk gaiša āda. Ja Madara nolemtu riskēt, viņas nepilngadība nebūtu šķērslis, lai gan likums nosaka, ka solārija pakalpojumus aizliegt sniegt nepilngadīgām personām, izņemot gadījumus, kad personai ir ģimenes ārsta vai dermatologa izsniegta izziņa. Veselības inspekcijas pārstāvi norāda, ka aktīvi sākuši kontrolēt solāriju pakalpojumu sniedzējus no 2011. gada, tomēr vēlāk viņi nonāk pretrunās ar sevi. Galvenais, uz ko mēs tagad esam tendēti, tādā sākotnējā uzraudzības fāzē, ar to, lai iepazīstinātu visus pakalpojumu sniedzējus ar to, ka tādi ierobežojumi ir, gan arī uz to, lai izglītotu sabiedrību. Biedrības dermatologi pret ādas vēzi veiktais pētījums parāda, ka katrs 5. Latvijas skolēns vecumā no 13 līdz 18 gadiem sauļojas vai ir sauļojies solārijā. Es teiktu, ka katru nedēļu man ir šādi pacienti, kuriem ir uz ādas sekas, kuras ir radījis solārijas. Biežākās, kā jau minēju, tās ir sēnīšu infekcijas, daudzkrāsainā ēde, vai nu arī pārmērīgs ādas sausums, kuram rezultātā rodās balti plankumi uz ādas. Ja? Tā es domāju, jebkuram dermatologam ir samērā bieži ikdiena. Ģirds Ģederts likuma izstrādi vērtē pozitīvi un jau veiktas darbības sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju izglītošanā. Es uzskatu, ka ir pārāk mīgs soda sistēmas un noteikti būtu jāvēršās, lai palielinātu varbūt soda sistēmu, soda sankcijas, kas arī varētu sekmēt pēc iespējas ātrāku normu ieviešanu visās solārijas studijās un pēc iespējas varbūt godīgāku attieksmi pret likuma prasībām. Latvijas sauļošanās un solārija asociācijas biedru saraksts tiek atjaunots reizi gadā. Pērn kvalitātes uzlīmi piešķirt 77 pakalpojumu sniedzējiem. Kopā ar Madaru apmeklējam 4 no tiem. Par viņus uzdevumu tiek izvirzīts panākt, ka solārija administratori veic pierakstu sauļošanās seansus nākamajā dienā. Izdevās pieteikties 3 solārijos, no kuriem vienam sarunāja, ka rītā parādījuši dokumentus, pārējos par dokumentus neprasīju. Likums nav šķērslis, es domāju. Tas ultravioletais starojums, no kur mēs varam pasargāt savus bērnus un pusauģus, viņš ir tas, kurš veicina un paaugstina ļaundabīgā audzējuma melanomas risku dzīves laikā. Saslimšana ar ādas vēzi Latvijā un pasaulē pieauga. No melanomas mirušo skaits Latvijā 15 gadu laikā 3-kāršojies. Ja mēs tieši mūsu kontrolas laikā redzam, kad uzņēmējs neprasa to personu apliecinošu dokumentu, vēl ir iespēja, ka mēs varētu tādu gadījumu izskatīt, ja pie mums kāds iedzīvotājs, varbūt tā pakalpojums saņēmēja vecāki griežās ar tādu iesniegumu. Veselības inspekcija nav tiesīga piemērot sodu par solāriju pakalpojumiem nepilngadīgām personām. Lietas materiāli jānosūta patērētāju tiesību aizsardzības centram. 2 gadu laikā šādi materiāli nav saņemti. Pat ja tā būtu informēšana, ja tā būtu reāla informēšana, ar to būtu pietiekoši. Ja jūs braucat ar mašīnu, jūs pārsniedzat braukšanas ātrumu tikai pa kaut kādiem nieka kilometriem stundā. Jums atnāks cedelīt, ka jūs tiekat sodīti ar naudas sodu. Un neviens jums nesūtīs informatīvo bukletiņu, kad, ziniet, tā darīt nav labi. Tad varbūt viens likums visiem.